Ziemassvētku maratona laikā Latvijas Lauksaimniecības muzejs pārvērties par lauku sētu, kurā bērnus sagaida atraktīva izrāde Noskumušais sunītis. Tajā apvienojušies divi kaimiņi. Klaunu mājai bija ideja, bet nepietika rūmes, taču muzejam tās ir gana daudz. Mēs zinām, ka tev ir simtiem klaunu, bet izskatās, ka suņi jau drīz neatpaliks. Jā, man ir 820 klauni, bet tagad ir otra slimība. Sākusies ir robots suņi. Un katru nedēļu nāk jauns klāt. Ilze atnāk no rīta un saka, tu zini, man būs vēl, un viņš darīs to un to. Es teicu, ne šurp, daram. Šī ir izglītojoša izrāde, kurā bērni ne tikai gūst prieku, bet arī mācās atbildību par mazajiem draugiem. Lauku sētā mazajos darbiņiem nav jāpierunā un pastaigāties ar suni, vai savākties viņa, kad dzīvnieciņš nokārtos dabiskās vajadzības, grib gandrīz visi. Tas kakumais dažreiz kaut ko baida mazliet, bet viņi zina, ka maisiņš vajadzīgs līdzi, un tas jau ir daudz. Jā, es skatos televīzijā kādas raidījumus, tur nabadzīgie cilvēki prasa naudu, cik viņiem tur grūti iet. Un parāda fonā ir piesietis suns īsā ķēdītē. Man tad tie cilvēki vispār nav žēl. Es negribu žēlot, man tikai tas suns ir žēl. Tādēļ es domāju, ja viņas nevar izmācīt tos vecos, tad es mācīšu jauno paudzi, lai nekad nemoca un mīl savus suņus. Svētku laikā jau šeit paviesojušies tik daudz bērnu un vēl turpinās nākt līdz 29. decembrim, bet šobrīd ciemojas Tallas 2. vidusskolas 2. klase. Ja sākumā bērniem šķita, ka viņi atnākuši ciemos pie suņu mammas, tad jau drīz, ieraugot dažādus trikus, viņa pārsteigumā iesaucās, ka Pendele noteikti ir burve. Jo viņa mācīja burvestības. Tu tādas burvestības arī māki vai viņa tikai māki? Laikam tikai viņa māca. Ja mēs ietu burvju skolā, tad varētu iemācīties. Un, kad jūs pabeigsiet šito 2. vidusskolu, tad jūs iesiet pēc tam burvju skolā? Jā, es nē. Man patīk burties. Es visu laiku izliekos, man jau krustmāte atnesā knūjiņu. Tad jau, kad suņu mammai vairs nebūs spēka tikt ar bērniem galā, tad tu varēsi nākt viņai palīdzēt. No Rūķa, Cukuriņa un Klaunes Pendeles bērni atvadās ar jauniegūtu atbildīga suņu saimnieka rokas grāmatu dāvanā. Daļa bērnu Latvijas Lauksaimniecības muzejā jau pabijuši, bet citiem šī ir iespēja šeit ielūkoties pirmo reizi. Kas tev patīk, kas liekas tāds wow? Suņi un tās mašīnas augšā. Tas nozīmē, ka jūs nāksiet te vēl un vēl un vēl? Jā, man ir tuvu, es tepat Talsos dzīvoju, varbūt kaut kad atnāksim. Lauksaimniecības muzejs priecājas, ka šobrīd ciemos vairs nebrauc tikai citu novadu skolas, bet interesi izrāda arī vietējās mācību iestādes un izvēlas dažādas programmas. Tikmēr abiem kaimiņiem vēl līdz Ziemassvētku maratona beigām kāds brīdis jāpastrādā, un tad jau varēs sākt radīt idejas 2. sērijai. Sanita Liepiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.